Jā, paldies. Labdien, cienījams Muciņkungs un Ziemskunga, divi mūsu tādi partneri un, protams, banka, kur mēs atrodamies. Tas bieds. Jūs tikko dzirdējāt par to biedu. Tehnoloģijas biedē mūs. Jūs varat izbraukt tikai tad un tad ārā, nevis tad, kad jūs gribēsiet. Tas ir, zinām, mērā personu ierobežošana, ja mēs skatāmies no cilvēktiesību viedokļa. Un tur ir tas bieds no tehnoloģijām. Šeit ir konkrēts piemērs, kā... Protams, mēs piespiežam palikt cilvēkus, bet vēsture pierādījusi, ka piespiedu darbs ilgtermiņā nenes lielus augļus. Tomēr vajadzīgi ir cilvēku ieinteresētība kā tāda. Otra lieta arī, bankā atrodos, un es nevaru banku savu mīļo kaut kādā veidā nepieminēt. Izlasīju vakar 300 miljonu Latvijas banku pirmā ceturkšņa peļņa ir, un mums ir iespēja šodien kaut ko no tiem 300 miljoniem dabūt atpakaļ. Es saprotu, kā klientiem un kā jo to peļņu jau mēs esam atnesuši klientu bankai. Neviens jau citai bankai to peļņu nenes. Tā kā, protams, lai bankām labi veicās, lai viņas var taisīt plašu konferenci, atbalstīt visu, bet mēs atnāksim pēc savas daļas arī vienmēr, to jums arī jārēķinās. Tas būtu, attiecīgi ievadiem. Protams, tā jau ir bieds un iespējas, un ja mēs atceramies, kā tehnoloģijas ienāca iekšā, tad, šeit jauni cilvēki, bet, kad ir vecāku gadagājumu cilvēki, tikko tehnoloģijas parādījās, viņš bija milzīgs bieds. Man liekas, ka šeit neviena zālē nav, es nezinu, kā jauni cilvēki to uztvēra, bet mans paaudzes cilvēki, visi, tad, kad parādījās jaunās tehnoloģijas, kompjūteri, tad, ļoti, piespiedu brīvprātīgā kārtā cilvēki tika šīs tehnoloģijas apgūt. Protams, šodien, grūti iedomāties savu dzīvi, bet tas bija pavisam nesen. Piemēram, tur kaut kādi 20-15 gadu atpakaļ. Tas nav nemaz ļoti liels periods, un tas tehnoloģija attīstība ir ļoti strauja, un vienmēr pastāvēs bieds. Piemēram, mums zināt, bieds ir par mūsu datu pieejamību, par to, vai, mēs vispār, tātad tev personīgās dzīvesveids nav, tu esi visu laiku, pilnā apmērā kontrolēts, tieši vai netieši. Šodien ar mobilā telefona palīdzību, kur tu atrodies, ko tu dari. Un viss tā kā, tās bieda tehnoloģija ieviešana un bieds pastāv. Bieds, manuprāt, ir arī tas, kad intensīvi strādājot, un jaunās tehnoloģijas mums piedāvās vēl vairāk attālināt strādāt, un es nekontaktējos ar cilvēkiem. Un bieds no tā, ka mēs nemācīsim vai savā starpā kontaktēties un sarunāties. Tāpēc, ka mēs būsim pieraduši tikai strādāt ar tehnoloģijām. Bet mēs varam pazaudēt arī kaut ko cilvēcisku. Līdz ar to tehnoloģijām ir, manuprāt, jānāk iekšā, jāpalīdz mums, jābūt mums konkurences cīņā veiksmīgākiem un labākiem vispārējais, bet mums droši vien arī nekad nevajadzētu ļaut, lai tehnoloģija sāk valdīt par mums. Tas ir tas bīstamība, kas mums attiecīgi gaida nākotnē. Es gribētu teikt, ka nav mūsu mērķis Latviju piedāvāt kā lētu darba spēku. To, ko varbūt mēs 15, 20 gadus atpakaļ deklarējam. Jā, reālā dzīvē mēs vēl esam zināmā mērā Eiropas kontekstā lētais darba spēks, bet katrā gadījumā tas nav mūsu mērķis. Ja mēs gribam dzīvot tādā pašā līmenī, kā vidēji, Eiropas Savienībā, kā izglītota pārtikus sabiedrība, tad viņa nevar būt tā, ka viņa ir lētais darbspēks un vienlaicīgi ar augstu dzīves līmeni. Tā nesanāks. Tas nozīmē to, ka mums ir jāstrādā ar augstu pievienoto vērtību un arī attiecīgi samaksas, kas tev automātiski nodrošina arī attiecīgi dzīves standārtus, ienākumu līmeni un vispārējais. Kaut gan Kuldīgā tagad mēģinās atkal lurpt. Ja lietuvieši, kaut ko izpumpē pie sevīm, pie mums arī mēģinās. Īsti jau neviens nezina. Varbūt parādīsies pilnīgi jaunas tehnoloģijas un var parādīties šis jautājums, ka mums ir daudzi dabas, resursi. Vienkārši šodienas apstākļos mēs nevaram iegūt, tāpēc, kad ir arī tāda informācija par to, ka mums ir viss Mendeļejeva tabula pieejama un viss. Ja mēs paskatāmies pavisam nesen, tas, kas Amerikā notiek gāzes iegūšanā, 25 gadu atpakaļ, par to neviens nerunāja, ka tas varētu būt rūpnieciski saražot gāzi, konkurēt gāzes tirgu
To prātā kaut kas tāds neienāca. Bija tradicionālās gāzes iegūs. Šodien, teiksim, ir attīstīts pilnīgi jaunas tehnoloģijas, un tā ir vesela nozara. Kas būs nākotnē, cik ātri attīstīs, mēs nezinām. Tā kā varbūt, teiksim, mēs sēžam uz zināmu pārticības mucu, kas mums ir apakšā un ko mēs varam izmantot. Bet man personīgi uzskati tādi, ka tā labklājība, kas nākusi ir valstīm, tirgojot savus dabas resursus, viņi vispār nav ilgspējīgi. Viņi ir ļoti bīstami. Un to mēs, piemēram, redzam tagad, paskatoties tās valstīs, kas atkarīgas ir no gāzes un naftas eksporta, kura nevis balstās uz to, ko es teicu iepriekš, uz augstu pievienoto vērtību un mūsu cilvēkiem, kas spēj strādāt un piemēroties un ražot atkal kaut ko citu, kam ir augsta vērtība, bet ir atkarīgi no tā, vai kāds pērk tavu dabas resursus. Un tagad tev nepērk dabas resursus, ja viņam ir ļoti zema cena. Tad tu pēkšņi izrādies, ka tu vispār neko nemāki, ka tev nekā cita nav, kā tu vienkārši spēj tirgot to, kas ir. Mums dabas resursi, protams, ir mūsu koksni, un es domāju, teiksim, mēs ļoti veiksmīgi ar vien dziļāk viņu pārstrādājam, ar vien efektīgāk, un es domāju, tur ir viss kārtībā. Tādā veidā, ja tev ir dabas resursi, un tu viņam pievieno vērtību, un tādā veidā tas ir pareizais ceļš, bet tā ir bīstama lieta. Tāpat arī ar rūdām, kaut gan mums dzelzrūdas bija atrades savā laikā un kausējām Latvijā, bet tās bija citas tehnoloģijas, varbūt izveidosies arī kaut kas jauns pie mums. Un tagad par tiesību principiem. Es jau esmu pie tiem cilvēkiem, kas juristiem man atzīst, uzskata, ka visaugstākās ir parašu tiesības. Viņas pastāvēja pirms tiesības sistēmas un pastāvēs arī tā, ka nebūs nekādas tiesības sistēmas. Atšķirībā no tā, kas ir pārējais. Un kāpēc, teiksim, es gribētu, teiksim, šim jautājumam pieskārties? Tāpēc, ka faktiski no mūsu dzīves ļoti daudz kas atkarīgs ir no tiesības sistēmas. Un, manuprāt, teiksim, Latvijā ir nepareizs ceļš, ko mēs esam aizgājuši, bet sestdien bija pie valsts prezidenta, bija uzaicināts uz augsta līmeņa visu tādu juristu ziedu konferenci, ko prezidents bija organizējis, un tur bija diskusija arī par šo jautājumu. Man ir cerība, ka daudzi arī no juristiem izteica viedokli, ka varētu mainīt šo sistēmu. Un tas ir jautājums par to, ko jūs paši saskaraties. Mēs bieži pārmetam sabiedrībā, kad neievērojam likuma nihilisms ir, bet viņš jau tiek veidots no tā, ka mēs arvien vairāk cenšamies likumos visu sīki sarakstīt un reglamentēt. Un fiktīvi likums jau nedarbojas ar pieņemšanas brīdi. Tu nevari sīki reglamentēt un uzrakstīt. Likumā jābūt principiem, nevis sīkai reglamentācijai. Mēs ejam to ceļu, ka mēs sīki reglamentējam, pēc tam faktiski veidojam bāzi, lai likums neievērotu, un tad ir, teiksim tā, kad ir divas likuma normas, kas principā ir absurdas, un viņas nedarbojas tāpēc, ka viņas ir absurdas pieņemtas. Un tad es teiksim, skaidrs, tās es varu neievērot, tāpēc, ka viņas ir absurdas. Bet tad ir, teiksim, nākošā norma, ka pie sarkanās gaismas nevar iet pāri, bet pakāpēc, ja divas es varu neievērot, es arī ar trešo varētu pamēģināt neievērot. Un tādā veidā faktiski mēs veidojam to nihilismu. Parādījās tendences, kad varbūt ir gatavi mainīt visu filozofiju, kādā veidā, teiksim, mēs veidojam. Pie kā tas novedīs un kā tas ietekmē šodienas konferenci. Ļoti vienkārši. Tātad, ja aizies sīkā reglamentācija projām, ja mēs samazināsim likumu skaitu, likumos būs definēti pamatprincipi, tas nozīmē, teiksim, ka daudz lielāka atbildības būs jāuzņemās individam, personībai, pieņemot lēmumu un rīkojoties atbilstoši likumā noteiktiem principiem. Bet lēmumu jāpieņem pašam, tad jāmainās, teiksim, arī visai sabiedrībai. Un tajā brīdī, teiksim, tehnoloģijām, teiksim, arī ir sava vieta, ko viņas, teiksim, attiecīgi var izmantot. Tā kā tas no sākuma liekas nekāda sakara nav, bet, ja mēs padomājam, diezgan lielas nopietnas lietas šeit iesaistīts. Un tā esošā sistēma, to reglamentāciju, mēs esam izveidojuši tā, ka, principā, ja valsts pārvaldē nonāk cilvēks, teiksim, kas ir iniciatīva, tad viņam pirmais pasaka, ka tev ir tiesības darīt tikai to, kas atļauts. Un tad faktiski, teiksim, domāt tev principā nav atļauts. Tev nav jādomā. Tev ir jāizpild tas, kas uzrakstīts.
Un tad no otras puses, bet nav nekādas iniciatīvas nav no tās valsts pārvaldes. Kāpēc viņi nenāk nekādiem priekšlikumiem? Principā viņi pēc pirmā priekšlikuma jāmet ārā ir, jo viņš iet pretī sistēmai. Viņam tikai jāizpilda tas, kas uzrakstīts. Un tad, teiksim, jūs aiziet pie šāda cilvēka, viņš ir saprotošs, gudrs cilvēks. Viņš ar tādu nožēlu saka, ārprāts vispār, kas man jums tagad ir jādara pēc tā likuma. Tas ir pilnīgi smūgs, bet es neko citu nevaru izdarīt. Un viņš kopā ar to klientu ap divu raudot pilda to pieņemto normu, kādu, teiksim, mūsu likumdevēju un tālāk ministrs kabinets un vēl ir pieņēmuši. Un tas ir briesmīgi. Tādā veidā mūsu sabiedrība un valsts nekad nebūs konkurētspējīga. Mums ir vajadzīgi, teiksim, motivēti cilvēki jebkurā vietā. Mums, principā, kā valsts pārvaldē, tā arī publiskā sektorā kopumā, ne tikai valsts pārvaldē, tāpat arī kā privātā sektorā, tad iniciatīva bagāti, inovatīvi cilvēki, tikai tie spēs, teiksim, vadīt un panākt šīs pārmaiņas. Pretējā gadījumā mēs nebūsim konkurētspējīgi, mēs zaudēsim konkurenci cīņā, un pasaulē šodien, runājot par globāliem procesiem vispārējais, konkurence notiek katru sekundi. Katru brīdi, katru sekundi notiek konkurence. Un veiksmīgākie, labākie dzīvos tikai tie, kas šai konkurences cīņā var uzvarēt. Un uzvarēt tikai tad, ja tev ir pieredze, izglītība, tu nepārtraukti 27 reiz 24 stundas mācies. Neatkarīgi no tā, kāds tev ir izglītības līmenis, cik tev ir doktora grādi, tas neko tev neglāb, jo tev visu laiku jāmācās. Tikko tu apstājies tajā procesā, kāds tev aiziet garām. Mēs tā kā virzāmies vienā plūsmā. Tu nedrīkst apstāties vienalga, kādu amatu tu ieņem, kurā vietā tu strādā, vienalga, ko tu dari, tu nedrīkst apstāties nevienu brīdi. Tikko tu apstājies, tev iet garām. Ja mēs runājam kopumā par pasauli un par sabiedrību. Un tāpēc, teiksim, mums vajag atrast mūsu ekonomisko nišu, jaunas iespējas tautsaimniecībā un ātri attālināt likumā noteiktā kārtības izpildi. Ja mēs izveidojam jaunu uz principiem balstītu sistēmu, tad faktiski mums prasās arī, teiksim, jaunās tehnoloģijas, jaunajā iespējā, ko viņi mums varētu ieviest. Un tad, teiksim, mums tajā daļā, kur neko nav jādomā, mums varētu būt roboti valsts pārvaldē. Principā, teiksim, šī robotizācija faktiski netiešā veidā jau notiek. Tātad man patīk, ka visģeniālākais izgudrojums, es nezinu, kas ir autors, bet ģeniālākais izgudrojums, ko pirmā sāk lietot Latvijas bankas, ne tikai Latvijas, bet principā bankas, ir tas, ka viņš man pierunāja kļūt par bankas operatoru. Es principā pavelti pildu visas bankas funkcijas viņu darbinieku vietā, nesaņemot nekādu samaksu, protams, arī nekādu motivāciju citu. Man motivē to, ka finansiāli, ja tu pats aizpildi, tad tev ir lētāk, un ja tu iesi pie operatora, tev būs dārgāk. Šo pieredzi tagad pamazām pārņem arī visi pārējie. Teiksim, un mēs tagad kļūstam par attālinātiem darbiniekiem jaunajās tehnoloģijās, un droši vien man personīgi tas patīk. Es principā, pateikšu godīgi, 15 gadus savu personīgo jautājumu risināšanai neesmu apmeklējis nevienu valsts vai pašvaldību iestādi šajā valstī. Es jums varu pateikt, visu var atrisināt attālināt. Tikai mēs nedarām kā cilvēki. Es goda vārds nesaprotu. Es apmeklēju darba dēļ, bet, teiksim, savu, kas man personīgi būtu vajadzētu atrisināt, ar elektroniski parakstītām iesniegumiem vai aizpildot portālos kaut kādas lietas. Un man patīk, teiksim, tagad bankām bija uzdevums, teiksim, lai katrs klients norāda, teiksim, kur viņš ēd, kur guļ, ar ko guļ un ko. Un, teiksim, tagad, teiksim, droši vien nākotnē, es jau priecājos, jo tagad es izlasīju jaunos, kad amatpersonai būs jānorāda, ar ko tu vēl dzīvo kopā, un mēs pa mīļākiem visu varēsim publiski uzzināt. Un droši vien mums būs plašs loks, bet banka ko piedāvāja? Es esmu Svetbankas klients, banka piedāvāja, ka es jau elektroniski aizpildītu. Man nevajadzēja nekur iet, nevienu meklēt, nevienu runāt. Par to paldies bankai, nevis tērēt laiku, jo mūsu laiks ir nauda. Un ejot vai neejot, mēs viņu principā ietaupām.
Ja? Mūsu laiks ir nauda. Katrs mūsu minūte, kur mēs esam, arī ir nauda. Tā kā, teiksim, no tāda viedokļa un tā iespēja par šiem operatoriem strādāt, ja? Un strādāt ar šo robotu, principā tā būs nākotne par tām lietām, kur faktiski, teiksim, tu aizpildīs visi. Robotam ir precīzi zinām programma, ja tu esi, teiksim, tādas nosacījumus izpildījis, tad robots tev pieņem lēmumu. Un faktiski nevienam cilvēkam tur nav jājaucās. Protams, roboti arī nekādā veidā nevarēs ietekmēt, vai tu aizpildot raudāsi, cik tev ir grūti un ka tev pienākās kaut kas vairāk nekā, teiksim, ir tajā normā, jo viņam tas ir pilnīgi vienalga, teiksim, atšķirībā, ka tu atnācis esi pie cilvēka ar savu, teiksim, jautājumu iesniegumu. Viņš ir pilnīgi bez emocijām. Viņam absolūti, vai tu priecīgs atnāc aizpildot, vai tu esi galīgi bēdīgs, nekreņķēs aizpildot to, viņš tās emocijas neredzēs, viņš izpildīs. Domāju, ka daļa no tām lietām, un droši vien šeit ir Māris un speciālisti, mēs faktiski kaut ko jau darām tajā virzienā. Ja paskatāmies dziļāk, ir dažas lietas, kur mēs jau veidojam tādas izstādes. Bet es domāju, tas, ko man liekas arī pagājušreiz runāju, kad man bija tas gods šeit uzstāties, tas, kas ir galvenais aicinājums, gan izstrādātājiem, gan pasūtītājiem. Tā kā Mārim, teiksim, kas izstrādā dažādas programmas, piemēram, Ilzei kā bankas pārstāvju, kā pasūtītājiem, ko es aicinātu? Vairāk ir jāstrādā un jāpaprasa klientam. Piemēram, es nesaukšu, kurās, teiksim, tagad valsts institūcijā, bet, piemēram, tu vari aizpildīt, tad tev piedāvā iesniegumu gatavs formas, un tad, piemēram, viss tur nav ietvērts, nezinu. Un tad, teiksim, ir iespējas aizpildīt jebkuru formu, bet tu jebkuru formu nevar aizpildīt. Izrādās, ka jebkura forma atkal ir ierobežojumi tavā vietā. Nevis, teiksim, tev ir iespēja brīvi uzrakstīt par tādu jautājumu, kas tev vajadzīgs konkrēti atbildēt. Izrādās, ka tu nevari uzrakstīt tādu jautājumu, jo programmētājs izdomājas, ka arī nosacīt brīvajā ir nākošā. Tas ir tā kā Ilze šodien teica. Mēs esam it kā brīvi pavēlti, esam izmantojuši stāvvietu, bet ar zināmiem nosacījumiem, ka tu vari tad un tad tikai aiziet. Es domāju, teiksim, tas ir vajadzīgs. Ko es nezinu, nepārbaudīju. Diemžēl nebija laika, Svetbanka nepārbaudīja, kā tagad ir. Bet es saskāros ar tādu lietu, teiksim, kad Svetbanka tajā brīdī, tas bija kāda laiciņa apakaļ, bija vienīgā banka, caur kuru es nevarēju nopirkt elektronisko parakstu, ko varētu mākonī izmantot. Pārējās bankas tur bija, tajā uzrādījās. Svetbanka tajā brīdī nebija. Varbūt, ka tagad tas ir Ko es jūs aicinātu? Pasūtītājs un lietotājs. Nāciet ne pasūtītājs, bet pasūtītājs un izpildītājs. Nāciet pie klientiem, pie mums, pie lietotājiem un prasiet, teiksim, es esmu uztaisījis to formiņu, kā vajadzēs būt. Kā tu kā klients jūties? Tev tas liekas ērti, un ja man nav ērti, teiksim, tad būtu ļoti labi. Ja man turpat blakus būtu, teiksim, viens lodziņš, tad kas tev nav vērti, ieraksti, kas tev nav vērti, un pasūtītājs, lietotājs uzreiz saņem, paskatās, ja 10 tā raksta, droši vien, ka tur ir problēma. Ja viens, tā var būt cilvēkā problēma. Jo, protams, mums jau arī var būt individuāls skatījums, teiksim. Man tas ir grūti, bet izrādās, ka es esmu viens no 100,000, kuriem tas ir grūti, tā ir mana problēma. Nevis, teiksim, programmas veidotāja formas problēma. Protams, arī tāds variants ir. Bet es domāju, teiksim, tas ir ļoti svarīgi, kad tādā veidā, teiksim, šo tehnoloģiju attīstību, jo faktiski nav iespējams neko šeit panākt bez sadarbības. Un man ir milzīgs paldies pašvaldību cilvēkiem. Es uzskatu, ka viņi ļoti inovatīvi un faktiski, ja viņiem nebūtu tā attieksme, tad mēs nebūtu sasnieguši tik daudz, teiksim, pašvaldību jomā. Māris arī man piekrīt, jo viņš tajā jomā visvairāk strādā. Nav jau tev kam to pakalpojumu dot, ja tev pretī nav tas saņēmējs. Un to pakalpojumu vajag aprobēt un visu, un to var izdarīt tikai kopīgi sadarbojoties. Un Muciņa kungam arī, teiksim, paldies par to, ka mēs tagad mēģinām kopā ar ministriju valsts līmenī tās datubāzes, to informāciju, kas mums valstī ir,
tomēr no tām valstīm, kas ir iekšēji izveidojušās, daudzas valsts ar savu datubāzēm, mēģināt tomēr pataisīt par to, ka nevajag mums otrais vākt, izmantot savā starpā, jo tas ir, ziniet, priekš kā mums svarīgi, ja mums veiksmīgi šis viss izdosies, ka mēs tomēr no lēmumu pieņemšanā balstīsimies uz objektīviem rādītājiem un analīzi, nevis uz to intuīciju, ka tā būtu labāk. Un ja mums tajā pašā laikā, teiksim, ir konkrēti dati, datu bāzēs, vispārējais, un mēs viņus nevaram izmantot faktiski principā mūsu pašu kopējās neizdarības dēļ dažādas, vai ne? Tas ir nepieņemami. Un tas ir, teiksim, tas jautājums, kas attiecīgi ir uz priekšu arī jādara. To jau es visu jums izstāstīju. Es domāju, ka laiks droši vien savu pārsniedz sen, un man jau vajadzētu sen beigt. Paldies jums par uzmanību!